Marija stāvēja ārā pie kapa un raudāja. Мария стояла, плакала. Un redzēja Jēzu stāvam, bet nezināja, ka tas ir Jēzus. Она обернулась и увидела Иисуса, но она не поняла, что Viņa это bija Иисус. tik tuvu, viņa bija vistuvāk. Она была очень близко к Иисусу Viņa mīlēja и Jēzu. любила Un Иисуса. tomēr И все же šis paradoks, парадокс в том, viņa неatpazina viņu. она не узнала его. Kas atvēra Marijas acis. Что открыло Марии глаза? Kad Jēzus nosauca viņas vārdu, Когда он назвал ее имя, Marija, Мария, viņas acis atvērās. ее Viņa sāka глаза saprast. открыла. Viņa И она sāka начала redzēt, понимать. Dievs tevi sauc vārdā. Зовет по имени тебя Бог. Attiecības sākās ar Отношения начинаются identitāti. с идентичности. Dievs, kad viņš sauc vārdu, Бог, когда говорит тебя по имени, зовет. viņš dod tev identitāti. Он дает тебе идентичность. Cilvēks var būt ļoti tuvu. Может Viņš var человек būt очень draudzē, близко viņš var быть даже būt в lūkšanā, церкви, в viņš var būt молитве, kalpošanā. в служении. Un tomēr iekšēji neatpazīt Dievu, kas nāk jaunā veidā. Внутри Dievu, kas kustās не citādi, узнать nekā Бога, mēs esam pieraduši. Kā tas который bija движется 10 gadus по-новому, atpakaļ, как- 20 gadus Так, atpakaļ. как раньше, как Dievs ir dzīvs šodienā. Бог Mums ir живой jāiemācās atpazīt надо Dievu. научиться